Lūk, top 3 kļūdas, ko cilvēki visbiežāk pieļauj pērkot dzīvokli Rīgā. Pirmā – neizpēta īpašuma un projekta juridisku statusu. Tas nepaskatās zemes grāmatu vai nekādi apgrūtinājumi, nepārbauda būvatļaujas, pieņemšanas nodošanas aktus un saskaņojumus, īpaši jaunojos projektus un rekonstrukcijas. Neizvērtē, vai dzīvoklis nav daļa no juridiski sarežģīta objekta, piemēram, dalītais īpašums vai neapvienota zeme. Otrā kļūda – pārāk koncentrējas uz cenu, ignorējot kopējas izdevumus. Tas ir pirmais nepieciešamo ieguldījumu pēc iegādes – remonts, aprīkojums, komunālie uzkrājumi. Otrais – apsaimniekošanas maksā, zemes noma, koplietošanas telpu un autostāvvieta izmaksas. 3 emocionāli nestrateģiski lēmumi. Pirmais – pirkums steiga bez salīdzināšanas ar alternatīvām vai tirgus analīzēm. Iemīļās interjera, ignorējot mikrorajona kvalitāti, infrastruktūru un potenciālu īpašuma vērtības izaugsmi. Pārāk zema pirmā iemaksa un pamērīgi liels kredīts. Finanšu nestabilitātes risks.